Tā nu, tas rīts ir pienācis un jāsāk doties mājup. Šorīt saņēmu bildi. Mamma atsūtīja fotogrāfiju, ka tur, kur mēs dzīvojam. Tur sniegs uzsnidzis, tāds liels prieks vēl nebūs nekur braukt, bet jābrauc ir. Bet labi, mums vēl ir vairākas dienas, kamēr tiksim līdz mājām. Vēl jau Polijā izklaidēsimies un tad jau redzēs. Putins šito Trumpu vēl šodien runās, tā jau daudz kas var mainīties. Tā, un izbaudot vēl pēdējos Grieķijas saules starus, tad izstāstīšu arī, cik tad izmaksāja 10. diena Grieķijā, tad, kad braucām uz Meteoru. Tātad, pa 2,50 nopirku ūdeni un šokolādi, 15 eiro bija suvenīri Meteorā, tur magnētiņi, kaut kāds rokas sprādzītas bērniem, ko tur draugiem vest un tādas lietas. Tur pat tā karta varēja maksāt, man likās sākumā, ka tur uzbrauks augšā Meteorā, tur pie klosteriem, tajā Slavačkās nevarēs kartot, tur viss ir kā pie mums, kā 21. gadsimtā. Tad 26 eiro samaksāja pa 3 litri olīveļu, paņemt uz mājām aizvedīs. Jau sanāk lētāk nekā Latvijā pirkt un arī daudz garšīgāk. Tad 12 eiro tur kaut kāda pārtika nopirka vēl iztērējās. Un tad 22 eiro tajā kalambakā pa tiem supergaršīgajiem giros pitamaizēm. Tā atkal nekas tā baigi, man liekas, daudz nesanāca pa naudiņām, diezgan ekonomiski. Tagad piedzīšu mašīnu no kalna lejā jānodzen. Ne no kalna, tur tā, nezinu, parādīt viņu tur kaut kur tur stāv un tad jāpiebrauc pa turien. Pie mājas priekšas jākrāvē iekšā ir soms un bērni. Jāsāk doties tagad ir Vracas virzienā, Bulgārija. Tas sanāk nedaudz aiz Sofijas, aiz Bulgārijas galvaspilsētas. Pašā Sofijā mēs negribējām palikt, tāpēc, ka Čakars liela pilsēta un parkingi un tā tālāk. Tur arī bišķi dārgāki dzīvoklīši. Mums vajag tikai palikt pa nakti, lai no rīta var braukt atkal tālāk. Mēs neko baigi nekādās ekskursijās nesteigāsim. Bet tā Vraca arī, es saprotu, ir kaut kāda pilsēta lielāka. Nav tā kā kaut kāda tur, nezinu, Siguļa vai kaut kas tāds. Tā kā brauksim, skatīsimies, dzīvoklis būs, ja interesē dzīvokli, kādi Vracā dzīvokļi, turpin skatīties, parādīšu. Šoreiz dzīvoklim tāds nosaukums varētu būt, to es pats izdomāju, 90. gadu šiks. Tādu speciāli izvēlējāmies, lai interesanti, katreiz mēģinām izvēlēties kaut ko, kas ir interesanti, nevis tādas vienādas. Tā kā šis būs 90. gadu šiks. Tā kā turpin skatīties un braucam uz Vracu. 2025. gada 8. martā devāmies ceļojumā uz Grieķiju ar auto. Lai tur nokļūtu, šķērsojām Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Rumāniju un Bulgāriju. Ceļojuma 11. dienā devāmies no Kanalijas Grieķijā līdz Vracai Bulgārijā. Ejam jau pēc mašīnas. Galvenais apartamentus bija 2 miskastes. Viena tā kā pārstrādājamajiem un otru parastiem mēsliem un smukus atšķirojām. Un tagad iznācām ārā, iznest miskastu un pirms tam jau ievērojām. Konteineri te ir tikai viens. Vai arī tas sašķirotais kaut kur tālu, mēs beigās izmetām vienā. Nekas, tad kaut kā jau pārdzīvos. Neiesot tagad te pa visas pilsētas tagad meklēt konteinerus. Labi, jāskatās, kur mašīna stāv vietā, vai nav noripojus no kalna. Nē, izstāst, ka ir viss kārtībā. Te tāda stāvvietiņa, kur arī atstāja auto. Viss Grieķijas, tā Grieķija bija tik jauki nebija apskatīt. Mēs jau vēl nebraucam prom. Mēs braucam, ņemam mašīnu, braucam prom. Jā, bet mums vēl jābrauc tā kā ārā no Grieķijas. Mēs jau vēl kaut kādas 100 vēl jāpabrauc. Reku te jau sāk tā apmākties un sola uz 11, ka būšot lietus. Tagad ir pusē 11. Tā arī izskatās, ka tā varētu būt. Tā kā
tas laikam speciāli, lai mums nav tik bēdīgi atvadīties no skaistās, jaukās Grieķijas. Kārtējā pieturiņa, nekas tāds paigais. Braucām apakaļ, runājām, kad apakaļ uz mājām braucās tā kā vieglāk, tā, liekas, kā ātrāk iet, jo tad, kad brauc šurp, tad tu visu laiku domā, kad tur būs tas galamērķis, un liekas tik tālu, bet tagad atpakaļ braucot, vismaz cik tā mēs esam nobraukuši, pagaidām vēl tikai Grieķijā, bet tā liekas, ka vieglāk, un tā arī domās vieglāk ir, kad tālāk jau nāks jau tur Bulgārija, tad jau Rumānija, tas jau gandrīz jau pie Polijas bez mazvai, un tā liekas vieglāk nekā braukt šurp. Tā kā nebūs tik traki. Sākumā tur bija bišķi bail tā, kad atbrauks, un tad pēc tam vēl tur tāds gabals, un kā tad apakaļ brauks. Arī atpūtāmies tur tajās naviņos, patusējot, nekur baigi nebraukājām, mašīnu neceļojām. Tieši tā no braukšanas paņēma pauzīt, un tāpēc tagad arī nedaudz varbūt pat gribās kaut kur pabraukt. Abi jāaiziet uz Grieķu toaletu slaveno, jāiečeko šitā. Kā jau izsīts te. Stop! Pauze! 10 minūtes tagad izbraucām tādu līkumiņu, domājām paēst kaut kur un, jau domājām uz šoseis. Nebūs Jolanta vienkārši skatījās telefonā, atrada labus tur atsauksmes, googlē un labs vērtējums un tā. Un vaļā. Un vaļā, it kā vaļā. Un aizbraucām, tad nobraucām no šoseis nost kādā pilsētā iekšā un tur, protams, tāds aplis centrā, kur ir 3 vai pat 4 tās kafejnīcas, un visas viņas bija ciet. Un mēs secinājām, kad pareizi, ka Grieķijā ir tā, ka tu vari neskatīties uz tiem laikiem, vismaz nesezonā, kad viņš var būt vaļā, un viņš tikpat labi var būt ciet, beig uz riski jāaiziet. Daudz, kur mēs arī kaut kur gājām, kur bija vienkārši tā kā rāda, kad ir darba laiks, bet patiesībā tur nevien nav viss aizslēgts ciet. Nezinu, varbūt tā, ka būs vasara, kaut kad te vasarā, kurš te brauks speciāli kaut kad ierobežā kaut kādā, te jau nav nekāds kurorts, vai nu ir vaļā, vai nu ir ciet. Vai nezinu, rādās, ka Google rāda, ka vaļā, bet patiesībā ir ciet. Tā kā turpinās braukt vienkārši apakaļ uz šoseju un tālāk. Atgriežamies trakajos kalnos, kur trakie kalni ir uz robežas, kur ir trakās pēderes Grieķu automāņos. Tā jau var paliecīt. Es nezinu, es teicu, kad, es man liekas jau teicu, kad Grieķijā uz automāņiem ir, vai vispār kaut kur, kur ir speed limits, tur piemēram te ir 110, un asfalta kvalitāte ir tāda, ka ja tāds būtu Latvijā, tad tur jau būtu sen no 70 salikts visur. Bet te mierīgi 110, 120 ļauj braukt, tad tu pats skaties, kā tu pa tām pedrēm tur izdīlo. Jau trakiem būs jābrauc kaut kā viņam pāri vai kaut kāda... Cauri. Kar to upi, tā kā mēs, man liekas, iebraucām arī. Pēc tam viņš kaut kā aizies savādāk nekā mēs braucām. Jo tad mēs braucām kaut kā vairāk gar robežu, tagad mēs uz Sofijas pusi. Pēdējais mēģinājums bija domāt, varbūt tomēr. Vaļā jau bija. Pirms pašas robežas iebraucām, vēl te nogriezāmies no šoseis bišķiņi nost, bet maziņi gabaliņi, maziņas, metriņas daži. Pirms pašas Bulgārijas, un piebraucam, un mašīnas stāv un vaļā ir, un ieejam iekšā, un viņš saka, food, mēs sakam, food, un priecīgi apdivu viņš tāds, no food. Only night. Only night. Tie kā tipa vakarā tikai būs food. Tā kā neko, brauks tālāk. Būs beigās jādara, tā kā jāiepriecina bērni, būs jāiet kaut kādos šitajos te sūdos ēst. Nē, gan jau Bulgārijā tas būtu kaut kas neredzēts un nepieredzēts. Nē, McDonaldā mēs neiesim. Labi, viss labi. Tur bija gyros. Tak vajadzēja braukt. Es tie pēdējā brīdī pamanīju. Tak varam vēl apgriezties. Nevar te neko apgriezties. Var šeit. Nevar. Tur bija ciet. Tur bija ciet. Pieņemsim. Kāri, bus. Vai kāri. Es esmu kāri. Laižam jau pāri robežiņai. Bulgārija. Pastīsies vēlreiz, kā ir Bulgārijā. Tādā food, kofē. Braucam! Tas ir briesmīgs kaut kāds. Tur ir kaut kāds sviestmēs, bulku kaut kāds. Man vienalga, tas ir vienkārši glēs. Tas var braukt, kur ir autobusi. Pagaid. Nekas. Mums jau tā kā ir autobusi. Tā Grieķija.
līdz citai reizītei. Brauksim vēl, patika mums ļoti pareizi. Patika mums ļoti. Jā, ļoti. 10 no 10. Labsēm. Tas šitien atkal tā kā, vot tagad mēs iebraucam Bulgāriju. Te bija tas mazais starposms, kas nav te apsmidzina ar to sūdu. Kas tev tu smidzina? Pagājušais man likās, ka Viņiem te bija kaut kāds uzraksts, kaut kāds cūku, kaut kāds tur mēris plosās un tāpēc tur kaut kādi iebraukšanas lietiņas tur savādākas ir. Nu, esam Bulgārijā, Bulgarits Republika of Bulgarija. Cerā! Atgriešanās padomju laikos! Hay policía más adelante. Mūsu sistēmā. Beigās nekāda ēdiena nekur nedabūju. Nu varēja, protams, iet McDonaldā, bet negribējās. Izdomāju izvilkt to bagāžnieku, vēl ir sataisījis maizītes un brauks līdz Sofijai, un tur iedies tirdzniecības centrā. Nu, nekavēs tagad laika ēdot. Tas mums te vēl ir palicis. Lavašs. Lavašs? Nu nē, tu vari aliņu, gribi pa ceļam? Nē, tagad laikam nē. Viņš Jā, diezgan 9 grādi kaut kur. Zekīt ārā ir vārds. Paņemiet šito mašīnā. Pat izpūruši viss 9 grādi un tāds nepatīkams, varētu teikt. Jā. Ļoti nepatīkams, salīdzinot. Tāds kodīgs augstums tāds. Nu, saulīte jau it kā spīd, un to, kur aizvējā var sasildīties. O, nē, drausmīgi. Pretīgi. Izdabūja ārā visu? Jā, maizi vēl. Te mums vēl maize. Bread. Bread. Kur es viņu liku? Bread. Grieķu labā bread. Maizi dod! Labs, tu beigsi kā uzvērties. Reko šķīvīšus paņemiet. Vajag. Mašīnu piebirdinās. Reku šeit paņem. Neko vairāk nevajag. Viss stāv. Līdz tev viss. Stūties iekšu. Sastūties. Tur mums bagāžnieks. Tagad, jā, tāds ātrais stopiņš. Šitai mašīnai vēl prikals ir. Nē, es nestāstīšu tagad. Būs vēl sērijas pat Nissan Juke, kas man ir novērojumi pēc garā brauciena, kas vēl dīzels lietas dažas šit. Bet, nu, to pēc tam Nissan sērijās. Reku, kas ar mums ir izturējis pēdējais mohikāns no Latvijas līdzpaņemtajiem ēdieniem. Vēl dan ementālis sieriņš, kurš mums cik ir palikušas dažas šķēlītas. Bet, nu, garšo tā kā pilnīgi svaigs būtu, ne? Ir jau arī šo leduskapjos. Nu jā, stāvēja visu laiku leduskapjos un augstuma kastēs un tā, bet, nu, tā kā tā, atpakaļ var teikt, ka to šitu apēdīsim, neko vairs neatradīsim. Mama! Smuks jau pavasarīgs skats. Visās malās zied jau dzeltenas puķītes. Cik smuki izskatās, paskatieties. Kāds viss tāds dzeltenas svars. Kolosāli, ne? Bet Latvijā tā nebūs. Blūzi, man jau tāda liekas, ka šī tā te blūzi brauksim. Viss tāds dzeltens smuks. Ai, cik skaisti tas skatās. Neredzēti skati, brīnumaini. Jā, vāc te tās, ko mēs braucām šurp, teicām, ka baigi netīrs, viss samētāts, un tagad pēkšņi vācēji uzradušies. Viņi jau tur bija savākuši šito te veselu kraus mašīnas, to krauskastu pilna mēsliem, visam aizsiem. Tā kā jā, ir novākt, viss tīrāks paliek. Var redzēt tikai dažus, kas izmest. Varbūt tas uz ziemu tikai viņi uz vasaru savāca. Varbūt, jā. Tikko no rīta vēl uz terasītes pasauļojās, un tagad jau rāda uz paneļa jau 3 grādi un sniegpārsliņi, kā var būt slidens. Tā kā diezgan ātri nomainījās laika apstākļi. Nobraukuši esam kāds apmēram 500 km no Grieķijas, un tagad jau ir 0 grādi ārā, un sāk jau snikt sniegs. Bulgārijā un viss jau snieg jau.
Jāvelk ārā ziemas zābaku un jakas no bagāžnieka lapkai līdzi. Tā baigi neredzās, bet nu snieg, jā. Sniegs. Ticiet mums, snieg. Lielā ekrānā gan jau varēs redzēt, ka snieg. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc. Dāvanas mums tikai man, visi grieķi kauc. Nu jā. Te 15 minūtes no Sofijā. Mežos pārklājas sniegs. Bērniem lielais prieks. Bērni, jums ir lielais prieks par šādu skatu palogu. Patīk jums tāds? Nāk vēmiens. Jā. Ties, kas nav. Ak, Dievs, kā te vālais nav. Traki. Vienā pusē vecas mājas, otrā pusē jaunas mājas. Nu kāds mums te tramvajs kaut kāds redzējām, tāds jocīgs. Jā, kaut kāds ļoti veco laiku kaut kā. Šaursliežu tramvajs. Tā te ir. Tā ir kaut kaut pišķiņ. Šitos visus slēdās ar daudzības. Te tāds kaut kāds aizdomīgs rajoniņš. Neticās, ka te būs lielveikals liels, viens no lielākajiem Bulgārijā tulītās. Varbūt tā ir stāviet tam veikalā. Nu, es ceru, ka nē. Cerams, ka tur būs noasfaltēts stāvlaukums pie veikala. Nu, maz ticams. Redzēsim, varbūt būs baigais kontrasts. Jā, šitik slikts asfalts Rīgā, man liekas, nekur vairs nav tik ļoti salāpīts. Ja kāds no Rīgā dzīvo, var iekomentēt, varbūt uz kādas ielas tāds ir. Man liekas, ka nav tāds vairs nekur. Izpaužas cilvēki. Disks dabūt nopirkt. Jā. Ka jau saktie. Ekspozīcija bija varena. Izlikts. Visu var redzēt. Tā nu nokļuvām līdz tirdzniecības centram. Es jau jogojos visu laiku tur, ka pa traka. Nu, nav tik traka te tajā Bulgārijā. Tā, ir jau kaut cik, nekur tirdzniecības centrs nav no koka. Jā, kaut cik civilizēts ir. Tā, varbūt mēs vienkārši braucām pa tādu maliņu tādu. Nu, autobāns Bulgārijā bija labāks nekā Grieķijā. Grieķijā bija daudz grumbuļaināks asfalts, tā kā nav tik traki, ka es pārspīlēju. Tā jau vienmēr. Tēt, es turīšu telefonu šitā. Jā, nu tāds te tas veikals, nu nekā daudz nav, kā čalka kaut kāda. Daudz visādas ēšanas vietas, lupatbodas, tā nopirkta H&M kaut kādas ūdiņi. Jā, elektronikas veikala nav, man atkal sāk GoPro iet uz beigām kartiņu. Tā, nu nezinu, ko salīdzināt, kaut kāda tirdzniecības centra, kaut kādā Valmierā varbūt, vai kaut kāda tāda. Nekas tāds vai īpaši nav. Tad arī tie veikali tādi nezinām. Nezinu, varbūt te Bulgārijā viņi populāri ir. Tāds daudz tāds slavačkas, tur laikam kāds nagas, tur tā es. Sinsei, kaut kāda, nu, tāda no zināmiem. H&M, jā, es teicu. Nu, tā, bet tā vajag nekā nav. Kamēr es izstaigāju visu veikalu, uzgāju augšā uz H&M, nopirku vēl, nu, kas man vajadzēja kraklu, džemperi. Un tikmēr, nu, pēc tam nogāja lejā un dāmas bija Jolanta sīkajām. Tikai vēl tikuši līdz kaut kādam otram veikalam, kaut kādā tur Pepko vai kuru viņas tagad aizgāja visus tur tos stāvus vēl staigāt, skatīties. Es teicu, ka man apriebās. Es te pasēdēšu mašīnā, pabakstīšu telefonu. Es zinu, ka tas būs kaut kāda pusotru stundu. Nu, nevajag nekas interesants tur nebūs. Jā, labāk nebojāšu nervis.
kādi mums te skatiņi. Saulīte laižas uz rietu, un mēs laižamies no kalniem uz leju. Joprojām pa Bulgāriju. Un visur zied ķirši, un kas tur vēl tur zied, nevar saprast, kas tas ir. Neesam biologi, nevaram komentēt, bet viss ļoti skaisti zied. Jā, super. Izrādās tā pilsēta laikam, kur mēs te esam norezervējuši kaut kur kalnos, kur ir sniegs trakais, mēs te uzbraucām tagad augšā. 550 metri jau virs jūras līmeņa. Viss te ir sniegs. Vienīgi problēma, ka tas vīrs no tā booking, tas dzīvokļa saimnieks neatbild uz ziņām. Jā, tā ka... Aizbrauks te, ja kas mēģinās zvanīt, bet, nu... Varbūt būs jānakšņo mašīnā. Jā. Nu, nē, nu gan jau tā nebūs. Viņam bija labs vērtējums, 9,7. Bet, nu, varbūt Bulgārijā mēs kā saprotam, varbūt visādi. Šī ir tā valsts, kura ir diezgan pārsteidzusi mūsu visvairāk, laikam, no visām. Tā kā vēl jābrauc 11 km, es domāju, ka pa 11 km lejā no šitā kalna netiks, tas būs kaut kur kalnos. Bet sanāk, mēs vienā ceļojumā esam jau izbaudījuši cik jau gada laikus. Jā. Pavasari, vasaru, ziemu un vienā vietā bija arī rudens, kur vēl nebija ozoliem lapas nokritušas. Tā kā diezgan interesanti. Tā kā ieteikums, tā kā rezervēja naktsmītnes kaut kur, tad tam Google kartei uzslēdz reliefu un pastās, vai tas nav galīgi kalnos. Jo iespējams mēs uzbraucām tagad kalnā, kur mums nemaz nevajadzēja braukt. Jā. Ka varēja palikt kaut kur apakšā un rīt braukt pa apakšu. Ka mēs liekus kaut kādas stundas varbūt pat dabūjām. Bet nu varbūt arī tā nav, varbūt te visur ir tā kalnu grēda vienkārši jāpapēt. Bet nu arī jārēķinās, ka skati ir to vērti tādi, ka te tiešām ir tā, ka mute vaļā paliek. Nu tā. Tā, nu esam ieradušies. Tumsā neko nevar redzēt, protams. Tāda jokaina pilsētiņa, bet nu ir diezgan liela salīdzinoši. Ejam tagad meklējam, kur ir B ieeja. Un atkal kā parasti pēc visiem questu norādījumiem ir jāatrod, kā var tikt iekšā. Tagad jāgaida lifts. Šitas būs tas jokainais lifts. Tā kā Spānijā bija var attais durvis un iekšā lifts. Lūk, jābrauc pa vienam. Nu, nē, gan jau tur būs vairākiem. Tur kā apakājām. Kurš stāvs? Ir 5. jā? Jā, nu, reāli 3. liftā 5. Labi. O, jā, attais. Nu, Tieši kā Spānijā. Spānijā. Lifts bija pārāk maziņš. Mēs jau labs izdomājām. Iesim ar kājām augšā. Šitas jau 4. ir. Nebija tik augstu. Viņas tikko arī atbrauc tieši. Mēs ar kājām uznācām. Tā bija ātrāk. Šitas varētu būt. Es nezinu, tagad stop. Pagaidām jāpaskatās. Jā, tas vienīgais dzīvoklis. Nu, pagaid. Tas jau nav dzīvoklis. Bet cik kāds mums jau ir sagaidīšana? Vajadzēja vēl sarkanu paklāju. Turpinam meklēt. Jāatrod tā ieeja, tur viss ir tas tur, uzbrauc uz 5. stāvu, tad ir šitāda bilde. Un es tā kā, nu, parādīšu. Mēs jau tur tikām, bet tas nebija tik viegli. Gan arī pa mupu to vien dabūju no kaut kādiem, varbūt vietējiem mežoņiem. Uzbrauc tā kā augšā, tā iznāc ārā. Te ir tās durvis, un tur ir tās durvis, un loģiski liekas, ka tur, vai es tur grabinos un vispār neko nevar atslēgt vaļā. Beigās domāju, varbūt šitās tā kā durvis kaut kāds. Un jau nofečāts abas, beigās šitās arī atslēgt. Bet es tur tam dzīvoklim diezgan ieliku pie durvīm grabinājos visas tādos veidos. Tā kā labi, tā. Mēs jau te tikām iekšā, es taisīšu. Iefilmēšu tūrīt, nolikšu somu. Diezgan tāds 2000 šiks. Jā, 2000. Es teicu 90, bet 2000 būs šiks. Jā. Tāda iet iekšā. Daudz labāk, ļoti smaržīgs salīdzinot ar iepriekšēju. Trīs ar to, kas ir airvīgs sasmaržināts laikās. Jā.
Tā ķīmijām. Sveicināt. Tā, ko sāks? Nu, tas plašumi. Plašumi ir tā. Salīdzinot ar kalnu nājiņu plašu kaut ko zilons izstāv. Te atkal tas interesantais paņēmiens. Iepriekš Bulgārija arī bija tā, ka vienkārši visur ir tā kā traps cvansistabs vidū. Ka tu vari sēdēt uz podu un jau mazgāties vai jebkur. Tas interesanti ir. Tā, tālāk. Liektais televizors bija Rumānijā. Tā Polijā bija. Tā kā izstaba. Tā, tas var gaismas. Kabīnu varēsim kurināt. Tā. Tā. Метамфетамин, Galds. 25 кг. Приблизителна стойност на улицата в Liektais televizors, vai viņš te ļurks tik skaļi. Влез за лобиста 25. Tā. Kamīns ir. Pievērsiet uzmanību griestiem. Kurš ir celtniecībā strādājis 2000-ojos noteikti ir. Zina, kas bija populārākais? Zina, kā ir tiešaus roku uz šitiem jau. Tad ir tāds kalīns un tālāk te ir virtuves daļa. Pošits muki. Man liekas, ka tas bija pots. Zaļā virtuve. Pasties iekaramie griesti šitādiem caurumiņiem. Tagad atkal Tas spīd kā zvaigznīts. Tā viss te iekārts, oveļas mašīna ir. Gan jau, ka viss ir. Es tad nepārbaudīšu. Leduskapis arī. Balkons, kurā ir milzīgs šitas te kondicionieris. Tur ir tumšs, tur neko neredzēs. 2 kondicionieri. Tā. Šitās līstīts arī no 2000-iem. Savienojumiņi. Tā. Ikea plauktiņš. Tā, kur istaba tagad tā. Pirmā istaba. Šitā ir bērnu istaba. Tāda riktīgi bēbīša istaba. Tā viss ir visās varvītas krāsās. Jā. Šitien arī ir tie paši griesti tādi. Interesanti jau uztaisīti. Durvis. Tālāk, cik šitas maksāja? Šitas maksāja 57. 57 euros dienā, kad maksāja šitāds te. Bulgārijā nav tik traki lēti, nemaz nav. Nav pat 30 viss. Nē, ir, mēs iepriekšējo ņemam. Tas iepriekšējais briesmīgais bija pat 30, kurš bija piepīpēts. Šitas ir vēl bērnišķīgāks. Šitais tev lapsai, pasies kāds bēbī. Mums jau te tā kā piemērots, mums te jānāk dzīvot. Jā, mums taču tā kā viss. Uz Bulgāriju, bet es Bulgārijā negribētu. Stila mums beigi neatbilst. Jā, tas, ka ir iekārtots tā kā tieši vajag. Atstāts. Tu to tagad sūcētu atstāji? Nē. Viņš vienkārši tā stāvēja? Jā. Kāds vienkārši sūc un pamet. Mums būs mazais televizoriņš. Beigā gulta. Tāda. Izturīgi ir. Lamināti. Bailīgi jau tādā. Es domāju, te būs vansistaba. Te vēl viens balkons. Balkons ar gaisi. Kur var pīpēt un savienojās ar bērnu istabu. Bet tur vēl viena istaba. Ne, tā ir tā, kur labs gulēja. Tagad tāds dzīvoklis. Jāsāk iekārtoties, jānovelk jaka. Rumtūrs ir parādīts. Šodien droši vien, kad... labi. Tā ir dzīvos redzēs. Te arī ir balkons. Jā, es redzēju. Lannē redzēju. Ja kas es pateikšu, ka es ar šito sēriju noslēdzu, bet ja es nenoslēgšu, es pēc tam izgriezīšu ārā. Jānoskaidro, cik maksā pirksim. Ko bērniem jau patīk. Bērniem patīk šitāds. Šis ir tieši bērniem piemērots interjers. Jā, krāsains. Tu jānāc! Jānāc! Paskaties! Jā, lampiņ tāda. Labi. Mums ir miskast ar rozēm, tā kā Rose, welcome my friend. Viņi mums gaidīja, vienīgi viņi mums uzaicināja un to sagaidīšanu uz misens uzprintējuši. Tagad gan viss.